Gribētu uzreiz sākt ar stāstu par Lauru Reini, kurš ir mums pierādījis, ka viņš ir viens no vadošajiem Latvijas skatuves māksliniekiem. Jā, un tā tiešām ir. Viņš šodien uz Latviju ir atvedis kādu holandiešu skaistu un vēlas, tu redzēji, un vēlas viņu ievilināt sevis izveidotajā un izsapņotajā pasakā. Kā tas notika? Skatāmies. Malacīts. Laura Reini vārds plašāks komentārs neprasa. Viens no Latvijas populārākajiem mūziķiem, kurš savā ceļā uz slavu robežas nenovelk un cīnās par pirmajām top vietām gan tuvākās, gan tālākās valstīs. Liekrot kādas konkrētas valsts klausītāja sirds, Lauris necenšas viņus pārsteigt ar angļu valodu, bet gan cītīgi prezentē dziesmas iekārotās valsts valodā. Lietuvā un Igaunijā Lauris jau tiek saukts par savējo, un kā izrādās, tas ir tikai laika jautājums, kad arī holandiešiem Latvijas vārds asociēsies ar Laura vārdu. Kā atzīst Lauris, ideja par dziedāšanu dažādās valodās radās pirms pusotra gada. Pirms pusotra gada kā tāds eksperiments jautrs, man radās iedziedāt, es skrienu igauniski, un tad pēc tam iedziedāt tikpat jautri pēc tam, ka Igaunijā tas jau bijis kļuva par hītu, tad lietuviski, kur tas kļuva par superhītu, un tad jau viena dziesma ir aizgājusi, un cilvēki Igaunijā un Lietuvā sāk prasīt vēl kaut kādas dziesmas, un tad es sameklēju un patinu savu kamolītu dziesmu, kuras ir tās veiksmīgākās dziesmas Latvijā bijušas, un tad radās gan priekš Igaunijas pasaka, gan arī priekš Lietuvas pasaka, un tad radās es skrienu priekš Itālijas, es skrienu priekš Vācijas. Nav viegli saskaitīt, cik valodās Lauris jau ir iedziedājis dziesmas, tomēr apstāties tuvākajā laikā Lauris nedomā. Man liekas, šī būs 8. valoda. 8. un vēl priekšā man stāv ukraiņu valodā, es skrienu iedziedāt, un arī laikam vēl franču. Bet pasaka arī jau franciski ir uzrakstīta, tad ar franču duetu partneri vienīgi jāatrod ir. Tagad Lauris ir metis izaicinājumu nodziedāt dziesmu pasaka holandiešu valodā, un kā pats atzīst, šis esot visgrūtākais pārbaudījums. Tagad man liekas, ka holandieši ir visgrūtākā, bet es tāpat arī domāju, ka es rakstīju igauniski un lietuviski. Tagad man liekas pumis desu ādas, es pat jau runāju kaut ko viņu valodās, bet katra jauna valoda tajā pirmajā brīdī liekas visgrūtākā. Bet tiklīdz kā tu iebrauc, tā kā tu sadzirdi tās valodas melodiju, tā vairs nav tik grūti. Arī viņa dueta partneri Renē uzskata, ka Laurim dziedāt holandiski esot pa spēkam. His Dutch is good. Yeah, I mean, he has a really good ear for sounds and like how to pronounce the vowels. And I mean, it took a little bit of time, but that's natural because Dutch is a hard language for anyone who doesn't live in Holland, actually. So with all the gs and the r's and the r, and there's a lot of sounds. But he's doing really well, I think, yeah. Waarin je weer degene bent. Waarin je weer degene bent. Ja. Arī viņa pat esot šo to iemācījusies latviešu mēlē, lai neatpaliktu no Laura. Paldies and labi. And well, I know the first bit of to say goodbye. The rest I don't know. Sadarboties ar Lauri esot fantastiski, taču vēl fantastiskāk esot pati Rīga, kurā notiek dziesmas ierakstīšana. I saw the Old Town. I was in the market halls today, which was nice to see, and we had dinner and drinks last night, and yeah, it's just a beautiful city actually, with a lot of colors. We saw it from the tower, weet je hoe het heet? Yeah, the church, and we had a view over Riga, and yeah, it was just really pretty. Yeah, there was no snow, so we saw all the roofs and the colors of the stones of the buildings, and it's a really nice city. And we had drinks when it was dark already, and the lights were on in town, and yeah, it was a pretty view. Mūsu valsts var lepoties ar lietām, kuras ik viens cilvēks spēj priecēt. Tāpat mēs varam lepoties ar Lauri, kuram pietiek drosmes iekarot ik vienas valsts topu virsotnes. To arī viņam novēlam. Mijn naam is Lauris. En mijn naam is René van Wegberg. En u kijkt naar Tautas balss. Lauris, viņš ir izdomājis šitā visu un iepazīstās ar daudz un dažādu valstu smukām meitenēm, ja, un tad viņi tur sadziedās, visu kaut kur baznīcas tornī, tur bijuši apskatīt pilsētu. Mazliet tā kā skaužas tev, ne? Nu, protams, kad jā, un redz, un 8 valodas, un viss tur jau pa nopietnu Laurīts, un tur mārketinga. Jā, bet ja nopiet Laurīts sveiciens tev no mums jau tiešām malacīts, jo tas ir brīnišķīgs projekts, ka mēs varam lepoties, vai ne? Nu, tieši tā, brauc uz kuru, piemēram, valsts pēc tam grib un dzied to dziesmu, un viņš saka, jā, es šito zinu, ja? Visi, jā, skrien visās valodās.
Nu, tā kā ir, jā. Bet Es klausīts par to domā, Jā, pajautāsim. sociālo tīklu ceļā. Oskar, saka mums statistiku, pieņemsim Laura Ēnika dziesmas. Jā, viņas ir portālā YouTube. Jā, un pasaka lūdzu, cik tad ir skatītākā, piemēram, dziesma, jā, kur ir skatījušies? Es iešu tā pa kārtēm. Man Jā. tā Labi, sakārtots, sagatavots, jā. Tātad šī dziesma pasaka, Latvijā viņš viņu izpildīja kopā ar Aišu. Aišu, jā. Jā, Aiju Andrejevu, un viņa YouTube ir skatīta 1,608,996 reizes. Tas ir latvisko versiju? Tas ir latvisko versiju, ir skatījuši tātad vairāk nekā pusotras miljonus cilvēku. Igaunijā viņam ir klājies nedaudz švakāk. Viņu ir izpildījis kopā ar kādu igauņu dziedātāju. Un viņi tur ir skatījušies arī patiesībā labs cipars - 400,011 cilvēki. Igaunija ir mazāk valsts, tādēļ arī mazāk skatās. Gandrīz pusmiljons. Pusmiljons. Jā. Savukārt Lietuvā šo pašu dziesmu, kur arī viņš ir izpildījis ar kādu lietuviešu Jā, mākslinieku, ir skatījušies vairāk nekā 1 miljons cilvēku. 1 miljons un gandrīz 200,000 cilvēku. Bet, kā mēs zinām, lielākais Laura hīts jau nav pasaka, bet es skrienu. Jā. Nu, tad Skrienu, un Latvijas versija ir noskatījušies vairāk nekā 1,700,000 cilvēku. 1,700,000. Jā. Igauņu versija ir noskatījušies vairāk nekā 6,500,000. Nu, jā. 600,044. Bet lietuviešu versija Ashbegu ir noskatījušies 2,855,830 cilvēku. Nu, Čempioni. nevelti arī šī dziesma tomēr topos Lietuvā bija Glotkonā pirmajās vietās. Jā. Un es domāju, ka Holandai ir jāsagatavojās. YouTube būs vienkārši ar Lauru Reiniku uzkāries. Es domāju, ir tas brīdis ainīt mums vienreiz sākt dziedāt. Ja? Saņemamies, Jā. labi? Paldies, Oskar. Jā, ir vēl kaut kas? Ir vēl? Nē, patiesībā mēs varam nedaudz paturpināt par šiem te jautājumiem, kurus es uzdevu. Jā. To pēc Bet brīža. pirms es turpinu, es jums lūdzu, sniedziet vēl kādus variantus, kā tad varam cīnīties ar smēķētājiem, kuri pīpē neatļautās vietās. Paldies tev, Oskar, jā, Askarītā, bet mēs turpinām. Mums vēl ir kāds stāsts.